Protams, ir dzirdēti visādi stāsti, ir redzētas dažādas bildes un arī video no mūsu pašu cietumiem Latvijā. Un arī Sems paviesojās vienā no cietumiem, proti Ilģu ciema sieviešu cietumā. Jāsaka godīgi, man arī tie priekšstati nebija tie labākie, un es varētu pat pievienoties daudziem Twitterī, kas šodien mums rakstīja. Bet tūlīt paši redzēsiet, kāda tur ir dzīve. Un redz, labo darbu nedēļā ir arī cilvēki, kas paši piesakās, jo grib kaut ko labi izdarīt. Un iemācīt arī tur dzīvojošajām meitenēm un arī viņu bērniem kaut ko labu. Un uzdziedāt. Jā, un arī uzdziedāt. Tieši tā. Ko skatāmies, kā tad tur ir? Labos darbus jau mēs katrs darām, kā nu mākam. Bet Sems šajā labo darba nedēļā paviesojās vairākās vietās. Un pēdējā vieta ir Ilģu ciema sieviešu cietums. Es nezinu, kādi jums ir priekšstati par cietumu. Man nebija tie labākie. Bet, ieejot iekšā, redzēsim, kā tur meitenes dzīvo kopā ar saviem bērniem. Un šajā labo darbu nedēļā arī kaut ko iemācās. Proti, kā jādarina brošas. Jā, jo tev būs pērlis, Kā tev vārdiņš ir? Loreta. Loreta? Karīna, tu kaut kad mūžā biji gatavojusi brošas, to, ko tu šobrīd dari? Nē, es. Kāds bija tas uzdevums? Ko jums teica, kas ir galvenais, kad tu taisi brošu? Kaut kādi pacietīgi visu vajag, jā, tā kā tu saki, krāsas kaut ko? Krāsu, tas salikums. Jā. Kāpēc tu izvēlējies violētu tieši? Nezinu, patīk tāds silts tons. Es skatos, tu arī apģērbusies tādā violetīgā krāsā. Kas ir visgrūtākais taisot? Tās pērlītes. Cik tev tur šobrīd ir jau pielikt? Tā tev ir lielās? Lielās un mazās. Un tagad tu ar mazajām. Kur pēc tam izmantojas to brošu? Nezinu, varbūt kādam uzdāvinās. Santa, šodien esi atbraukusi pie meitenēm un rādi viņām, kā ir jātaisa brošas. Kā viņas pieņem to, ko tu viņām stāsti un māci? Principā ar interesi, bet katrā ziņā arī ļoti dažādi. Bet man prieks ir, ka es esmu ļoti pārsteigta, ka tās meitenes ir dzīvespriecīgas, sakoptas, rūpējas par saviem mazuļiem. Tas man tāds ļoti liels pārsteigums un prieks. Tev pirmā reize? Tad sieviešu cietumā? Jā, pirmā. Neesi bijusi ne pie viena ciemā? Nē. Tad varētu teikt, ka stereotipi ir lausti. Jā, noteikti. Kas ir galvenais tieši brošu taisīšanā? Ko tu meitenēm saki? Ko tā kā nevajadzētu, bet ko tā kā vajadzētu? Nē, es principā viņām palūdzu pašām izvēlēties krāsas, un man pārsteidz, ka viņas nebaidījās, viņas ņēma, eksperimentēja, lika kopā un ir ļoti radošas, kas man pašai bija bailes, un es tā nemācēju kā viņas, tā ka man ir prieks par viņām. Oksana, es skatos, tu tā mazāk kaut kā par pārējām meitenēm darbojies, vairāk ar savu puiku. Kāpēc tā? Es viņu pieskatu un uzmanos par, tā. Jo tomēr daudz cilvēku, mēs tā, vispār neesam tik daudz kā tagad šobrīd. Bet viņš tāds nemierīgs ir un nerātns, un tad es viņu tā pieskatu dikti tā. Vai kāda rociņa pielika arī pie brošu taisīšanas? Pat arī kaut ko taisīja, jā? Kur ir tavējā? Tiešām skaisti, bet es skatos, jums meitenes visām ļoti labi sanāk. Jā, vispār. Bija kādreiz kaut ko tādu darījusi? Nē, šitā pirmo reizi. Kā vispār attiecības ar rokdarbiem, ar kādu, adīšanu, tamborēšanu? Patika? Jā. Domā man līdz, mums jānotic, spani un vējš, pasargāt spēs. Skaties, cik daudz mākoņu sauc, sirds vailais trīc, līdotiem līdz, līdo nu prom, neapstājies, neprasī kāpēc, mums katram sava pasaulē. Svirgulai laiks ir aprast ar debesīm, esi brīvs kā ik viens.
Kad bērniem ir pusdienlaiks? Jau bija. Jau bija, jau pārdzīvoja. Jā. Nē, es tā domāju, man vienkārši ir pašam viena šūpuļdziesmiņa no padomu laikiem. Ļoti mīļi. Pats pie viņas uzaugu un iemācījos krievu valodu. Noteikti jūs zinat, spokojni noči malašai. No kurš to nezina? Одеяло и подушки ждут ребят. Тихонько, знаешь ее? Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться и пожелать баю-бай. В сказке можно прокататься на луне и по радуге промчаться на коне, со слоненком подружиться и поймать перо жар птицы, глазки закрывай, баю-бай. Тёма, patīk. Jā, Arķoms tiešām bija jau uz miedziņa, jau puikam jau nāca miegs. Jā, Armands bija ļoti aktīvs un Loretiņa, super bērni. Tiešām prieks par meitenēm, ka viņas nav pazaudējušas dzīvesprieku. Un tad, meitenes, ja jūs skatāties, čau jums, un es ceru, ka tiekamies, kā jau runājām, ar Kažu kaut kad aizbrauksim un jums kādu koncertu uzdziedāsim. Bet ziniet, ko es domāju?